Dažādām pacientu grupām, tāpat arī kapsulu var izmantot gadījumos, ja sasprindzināt muskultūru. Ja mēs vēlamies uzlabot cirkulāciju, gan asins cirkulāciju, gan limfas cirkulāciju, gan arī, lai mazinātu sāpes un vienkārši, lai relaksētu organismu, kas ir tik ļoti svarīgi šajā stresa pilnajā dzīves situācijā. Kādas ir sajūtas guļot kapsulā? Pirmkārt, jūtos lutināta. Visas procedūras ir pārdomāts, ka sākumā relaksē ar tvaiku, iesilda un pievērš uzmanību visām problēmu zonām. Ļoti patīkami pāriet uz ūdeni un tā intensitāte mainās. Gribās aiztaisīt acis un iedomāties, ka esi kādā Taizemes, varbūt pludmalē. Bet šeit pacienti var izbaudīt ajurvēdas masāžas un ajurvēdas tvaika procedūras. Ir visa ķermeņa eļas masāža, ir relaksējošā masāža tiem cilvēkiem, kuriem dažādu varbūt iemeslu dēļ nav vēlama pilnīgi visa ķermeņa saeļošana. Ja, tad tiek saeļotas ekstremitātes un galva. Tad ir vesels tāds kā procedūra cikls, kas saucās, viens ir udvārtana, un otra procedūra sastāv no 3 daļām. Pirmā ir ķermeņa norīvēšana ar sausu cimdiņu dabīga materiāla. Pēc tam notiek masāža ar speciālām aromātiskām eļļiņām. Kaut kāda daļa mums jau pašlaik te ir iepirktas, kas ir domāts tieši celulīta procesa ārstēšanai. Ja? Pārsvarā tas ir kadiķis, citrons, jā, vēl daudz citas lietas. Tad mēs masējam tā kā otrajā etapā ar šīm eļļām, šo eļļu maisījumu. Un trešais etaps varētu būt atkarībā no indikācijām, atkarībā no tā, ko cilvēks drīkst dabūt. Ja viņš drīkst ņemt karstumu, tad mēs liekam viņu tvaika kastē, kur notiek visu šī jau savākto toksīnu tāda kā atbrīvošana caur sviedriem. Un ja nē, tad mēs viņu mēģinām maigāk sviedrēt, ietinot plēvē. Ja, kad notiek šādas wrappingi, ietīšanas. Kādi jaunumi vēl sagaida kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri apmeklētājus? Tuvākajā laikā ir plānota lāzera akupunktūra diabētiskas neiropātijas gadījumā. Tas ir tāds jaunums medicīnā īstenībā, kad tiek apvienot šī netradicionālā medicīna ar mūsdienīgu tehnoloģiju lāzera akupunktūru. Ja, tas ir tāds varbūt interesants jaunums. Cēzu sanatorijas internāta skola ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar bronhiālo astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un iemācās visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasē, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās.